Dieva vārds, tas ir sākums un gals. Tas ir iesākums visam, kas ir mums apkārt, viss, ko mēs redzam, viss, kas esam arī mēs pats. Un viņš bija no paša iesākuma, un bez viņa nekas nav, kas ir. Un tas ir Dievs, tas ir Jēzus. Jo ar Dievu vārdu visu pasauli, visa tikai arī izveidota. Un Dievu vārdā mēs varam tikai, ar Dievu vārdu mēs varam dabūt tikai glābšanu. Un arī Sātanu. Ja Sātanu mēs varam uzvarēt tikai ar Dievu vārdu un ne savādāk. Jo Sātans tā nav matērija, tas ir gars. Un garu mēs nevaram uzvarēt ar kaut kādiem vienkāršiem ieročiem vai kaut ko tam līdzīgu, ar kaķiem, ar nāzi nodurt. tas ir gars. Un par garu cīņa ir tikai garu var uzvarēt otrs gars. Un tas ir Dieva gars, Jēzus. Jo ar viņu radies viss, kas mums ir apkārt. Un bez viņa nav ne glābšana, un mēs nevaram neizglābt ne sevi, ne citus cilvēkus, jo Sātans ar savām viltībām cilvēks ir daudz vājāks, jo Sātanam ir tādas viltības, un viņš ir viltnieks, viņš ir mēlis, var teikt, apmānītājs, un kāpēc mēs viņu varam uzvarēt tikai ar Dievu gāru?